Esiet sveicināti podkāstu Muša 39. epizodē, un šī epizode saucas Mīlestības vārdā. Jūs klausāties podkāstu Mušu, kuru veidoju es, Džēma Sudraba, Marta Herca, Agata Mežula, Aneta Valaina, Anna Katrīna Elme un Linards Ronka. Es ļoti ceru, ka jūs mūs šērojat un laikojat sociālajos tīklos, jo mums tas ir ļoti svarīgi, un nākat uz mūsu pasākumiem, tad, kad tie notiek. Šī epizode top sadarbībā ar Papardes ziedu. Papardes zieds ir organizācija, kurai jau ir 30 gadi, ko tā šogad svin, un tā ir organizācija, kas māca vecākiem, skolotājiem, jauniešiem, kā būt veseliem, kā veidot veselīgas un drošas attiecības. Un gan jau, ka jūs esat pamanījuši par to, ka tā ir arī viena no organizācijām, kas visvairāk triggerē dažādus konservatīvus cilvēkus. Un ziniet, nekad man šķiet nav bijis tik svarīgs brīdis, kad runāt par seksualitāti, kā šobrīd. Laikā, kad es šo ierakstu vēl nezinu, kas notiks ar Stambulas konvenciju, jo protests būs rīt. Visdrīzāk Latvija izstāsies no Stambulas konvencijas, un es domāju, ka mēs pamazām atgriezīsimies arī laikos, kur ne tikai mēs varam kritizēt to, kas notiek ar seksuālo izglītību Latvijā un cik tā ir nepietiekama, bet mēs nonāksim arī līdz tam, ka mums atgriezīsies dažādas sarunas, par kurām mēs esam aizmirsuši, un par tām mēs arī parunāsim nākamajās veselās 3 epizodēs. Šī epizode sauc Mīlestības vārdā, un to ir iedvesmojusi Zālīša grāmata Mīlestības vārdā, kuru starp citu mēs ar Santu Biezo analizējam un lasam dziļāk mūsu podkāstā starp mums meitnēm runājot, ko jūs arī varat noklausīties. Bet šoreiz parunāsim par to, kā tad ir mainīsies mūsu izpratne par seksualitāti laika griežos. Un tie, kas ir auguši 90. gados, noteikti atcerās to, cik tomēr liela lieta bija tas mazais žurnāls Zīlīt, ko mēs visi saņēmām, kā dažiem vecāki, dažiem viņus slēpā, un tad dažiem tas bija pieejams, un tad tur varēja uzzināt, kā rodas bērni, un tur bija uzrakstīts, kā saucas intīmās daļas, un tam līdzīgi, un tas bija tā kā ļoti liels notikums. Un, protams, liels notikums man vismaz arī bija tas, kā ierodās Papardes zieds. Un tad atsevišķi meitnēm un atsevišķi zēniem stāsta par ķermeni, par mēnešreizēm, par izsargāšanos, un daudziem vēl joprojām ir tādas aizspriedums, ka tas ir tas, ko Papardes zieds dara, ka viņi ieiet skolās un viņi vienkārši visiem izdala prezervatīvus un saka, un tagad lūdzu izsargājieties un nodarboties ar seksu. Bet tā vispār nav. Es esmu bijusi arī vairākās Papardes zieda nodarbībās. Viņi lielākoties stāsta par to, kā veidot drošas un veselīgas attiecības. Ne tik daudz par to kontracepciju, bet par to, kā tad mēs pieņemam lēmumu par to, ko mēs vēlamies darīt seksuāli un romantiski. Un kurā brīdī ir tas brīdis, kad tu vari pieņemt noteiktus lēmumus. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manu bērnu skolā nav bijis Papardes zieds, tādēļ, ka tās ir samērā konservatīvas skolas, un man būtu pat bail iedomāties, kas notiktu, ja uz šīm skolām ierastos Papardes zieds. Tādēļ es biju sarunājusi individuālu nodarbību bērniem Papardes ziedā, un tas bija tiešām brīnišķīgi. Viņas varēja uzdot visus jautājumus, kas viņus interesē. Jo, ziniet, protams, ka mēs varam domāt, ka vecāki visu var izstāstīt. Un mums ir bijušas visas grāmatas, un mēs esam diezgan daudz par šo runājuši. Bet es jums teikšu tā, varbūt, kad visiem citiem vecākiem ir citādāk. Bet man ir tā, ka man šķiet, ka tīņiem vairs nav tādas lielas enerģijas un vēlmes runāt ar vecākiem par seksualitāti. Un ja man jābūt godīgai, tad es neesmu pārliecināta, ka vispār ir iespējama tāda godīga forša saruna par seksualitāti, tad, kad tev ir pusauģi, kur viņi, teiksim, eksploro, gan tur es pieļauju petingu, gan dažādas lietas erotiskas. Es domāju, ka viņiem ir vajadzīgs kāds, kas nav māmiņa vai tētis, ar ko runāt par šo. Kāds, ka viņi var uzdot tādus jautājumus, par kurus viņiem varbūt ir kauns uzdot. Un tas, par ko es vienmēr esmu domājusi saistībā ar Papardes ziedu, ir tas, ka ir daudz vecāku, kas saka, jā, bet mēs tā kā visu bērniem izstāstījām, tāpēc mums nevienam nav jānāk. Jā, daudz vecāki tiešām saviem bērniem izstāst, bet vajag atcerēties to, ka vienmēr būs vecāki, kas saviem bērniem šo nebūs izstāstījuši. Viņi nebūs izstāstījuši par to, ka varbūt nevajag rādīt pornogrāfiju citiem, nevajag pieprasīt kailbildes vai sūtīt kailbildes. Ko nozīmē piekrišana? Kādēļ nedrīkstētu pieskarties cilvēkam, kas saka, ka viņš nevēlas, lai viņam pieskaras? Kāpēc nevajadzētu vajāt meitenes vai viņām sist pa dibenu un tam līdzīgi? Un vienmēr būs tie bērni, kuriem vecāki šo nav izstāstījuši. Un, lai pasargātu tos mazos pumpuriņus, kuriem vecāki izstāsta kaut ko mājās, ir vajadzīgs tas Papardes zieds, ir vajadzīga šī seksuālā izglītība, zināšanas par reproduktīvo veselību, zināšanas par to, kā veidot drošas
attiecības. Nu, lūk, bet Latvija, protams, ir gājis daudziem dažādiem posmiem cauri, kā mēs visi zinām, un par tiem posmiem tad arī mēs nedaudz parunāsim. Un sāksim ar Lolitas Tomsons stāstu Zālītis zina labāk. Paldies jums liels, ka atnācāt. Lai šo visu es varētu izstāstīt, man ir jāiedomājas pirmkārt, ka jūs te nav. Otrakārt, ka man māma šo arī nekad nedzirdēs. Un es iedomāšos arī, ka, protams, ne Mūša, ne Džema šo visu nekad neierakstīs un pēc tam nepados tālāk. Jūs redzat, man rokā ir ļoti svarīga grāmata Zālīša mīlestības vārdā. Šai grāmatai ir izšķiroša nozīme manā stāstā, un es nekad nebūtu piekritus piedalīties, ja tas nebūtu Papardes zieds. Un jūs no stāsta sapratīsiet, ka es Papardes ziedam esmu diezgan daudz parādā. Tātad, no kā beidzas sieviete? Ja jūs uzdod šo jautājumu Zālītim, un nevis Kasparam Zālītim no Mozaīkas, bet, jo viņš visdrīzāk nezinātu, bet Jānim Zālītim, tad viena no atbildēm ir, tātad, ar ko viņš sāk grāmatu? Ar Čaikovska 6. simfoniju. Ja jūs lasat šo grāmatu, jūs domājat, ka sieviete beidz vai nu no Čaikovska 6. simfonijas, ko viņš apgalvo, vai no Bolero. Un grāmatā tas atkārtojas diezgan daudz. Es izlasīšu ievadu, lai mums ir skaidrs, ka šo grāmatu es izlasīju vairākas reizes savā dzīvē. Un manam stāstam ļoti svarīgi ir viens citāts, ko izšķirošā nevainības zaudēšanas brīdī es mēģinu lietot. Es iedomājos, ka tas citāts ir no šīs grāmatas. Izrādās, ka nav. Es tiešām 2 reizes to grāmatu pārlasīju. Nu pat. Tātad, mīlestība ir viens no lielākajiem cilvēku laimes avotiem. Blā, blā, blā. Bet daudziem baltos mīlestības spārnus, kas modina jaunradas spēkus un pasargā ikdienu no pelēcības, nemaz neizdodas iegūt. Principā par to daļai ir visa šī grāmata, jo Zālītis saka, ka šī grāmata palīdz gan izsargāties no grūtniecības un no alkohola. Forši, ka mēs esam ģimenes teltī, jo visi šie padomi, protams, nav vajadzīgi ģimenes teltī, jo daudz ir diskusija par bērniem. Vēl viņš citē indiešu traktātu Firziķa Zars. Jūs saprotiet, poētika un bailes no nemitīgām frigidām sievietēm šajā grāmatā atkārtojas ar vienkārši, es domāju, apsēstību. Šī grāmata man dzīvē ir ļoti noderējusi. Patiešām. Tagad modē runāt par perimenopauzi un menopauzi. Tas ir vecums, kura mēs jau esam, tā teikt, strauji pietuvojusies. Un ja jūs domājat, ka Zālītis man ir devis kaut mazāko cerību, tad paklausieties. Ja vīrs un dzīve sievieti nav saudzējuši, otrās jaunības nebūs. Tādas lietas. Un ar īpaši iejūtību viņš runā par vīriešiem, lai jūs zināt, tie daži bārdaini, kas šeit ir. Vīriešiem psihiski traumējošiem faktoriem vīrieša dzimuma dzīvē ir vēl lielāka nozīme nekā sievietes intīmajā dzīvē, jo rada impotences, jeb dzimuma nespējas, kaut kādu tur veidu. Tātad atcerieties, kā mēs visi izdomājam salikteņus ar valstsgribām un visu pārējo. Zālītis tur arī bijis jau pirms mums. Un vēl ir padoms vīriešiem, ja vīrieti pārāk uztrauc kaila sieviete, aktam ir jānotiek tumsā. Arī šis fakts jums noderēs. Labākais bija tas, ka lai izrakstītu citātus no mīlestības vārdā, ko es biju sašvīkājis jau pusi grāmatas, es piesēdu šodien Cēsīs vietā, ko sauc paēdnīca. Tas skats, ka cilvēki ienāk un ieraug uz galda šo grāmatu, tas skats, kā viņi atpazīst šo grāmatu, tas bija vienkārši... Tagad jūs saprotat, 3 paudzes ir vismaz visi par seksu zina tikai no Zālīša. Tā tad... Un arī sieviete mēdz raudāt, Zālītis uzskata, vai nu arī uz nervu pamata, vai no laba seksa, vai no slikta seksa, un vīram vajadzētu tomēr zināt, no kā tieši. Tātad par to, cik satraucoši kādu dienu es jums izstāstīšu, bet tagad nedaudz par mani. Tātad Papardes zieds. Ko es par seksu domāju bērnībā? Ko es domāju, kā vispār dzimst cilvēki? Es biju lasījis diezgan daudz pasaku, un es sapratu, ka cilvēks šo bērnu rašanās vai nerašanās
vispār procesu nekā nevar kontrolēt. Jūs atcerieties, bija tie nabagi, kuriem tie 12 bērni, un viņiem tur nevarēja, transīta grietiņi bija jāiet mežā, un tur, vienmēr sakot, cilvēki nekā, viņi jau būtu zinājuši, ka viņi var pabarot tikai vienu bērnu, būtu viens. Un tad ir savukārt tur karalis ar karalieni, kuri ļoti gribētu to bērnu, viņiem nav. Tad es sev to atrisināju 6 gadu vecumā, saprotot, ka tas izšķirošais brīdis ir tā kāzu kleita. Tu viņu uzvelc, un tu no tevis kā zirņi vienkārši saka, birt ārā bērni vai arī nē. Tas jau kā liktenis ir lēmis. Tādas bija manas zināšanas par šo svarīgo sfēru. Papards zieds dara labu darbu, lai varbūt kāds tā nedomātu. Tad es savā dzīvē biju pievērsusies dziļai ticībai. Tas nozīmē, ka nekādas tur nevainības zaudēšanas, kaut kur mačkājoties pa stūriem un tā teikt vienkārši piedzeroties un mīlējoties kaut kur pa krūmiem arī nebija opcija. Jo pareizībā tomēr tas tikums ir jāsargā un vispār seks ir atļauts principā pēc laulībām. Visi mēs esam grēka gabali, visādi notiek, arī ar mani visādi notika, bet tas bija tas tāds princips, ar ko es dzīvoju. Man bija tātad mīļotais puisis, arī pareizticīgs, mēs sadarinājāmies. Mēs sadarinājāmies, un pēc tam mums bija uz 3 mēnešiem jāšķirās, jo viņš dzīvoja ārzemēs, citā valstī. Un tad es sapratu, ka pēc tiem 3 mēnešiem, ka mēs tiksimies viss, nav ko tur vairs gaidīt. Dievs jau piedos, Dievs ir žēlīgs un visu mīlošs, un arī cik var. Vienmēr sakot, bet tagad es domāju, kā tam sagatavoties? Atceramies, vienīgais informācijas avots, ko es esmu lasījis, ir nozagts no Omītas bibliotēkas, un tas mīlestības vārdā. Tur ir ļoti daudz, ļoti dīvainas informācijas, ticiet man. Un es mēģinu to samērot šo savu kristīgo tikumu, zālīša grāmatu un to, ka mēs ļoti, ļoti mīlam viens otru un vēlas prāvs, cik tad var to nevainību arī sargāt. Un pagaidām kāzām un laulībām īsti ne naudas, nav ne laika, nav ne kleitas, nav nekā nav. Es domāju, jāiet pie papardes zieda. Tas aptuveni arī notiek, tad, kad papardes zieds tiek dibināts. Man liekas, tas bija kaut kur pie Dēls teātra, tā vieta. Es aizēju tātad ar krustiņu kaklā un tāda viss satraukta un saku, ka man ir tāds plāns, tā teikt, un tā viss mana seksuālā pieredze ir tāda kaislīga bučošanās un ka mēs viens otram glaudam rociņas, principā gandrīz bezgalīgi. Jo neko tur tā baigi vairāk, laikam tā nav paredzēts darīt. Un tas papards zieds, kas ir sieviete kaut kāda, man saka, ziniet kā, mēs pārbaudīsim jūs uz grūtniecību. Un es saķeru savu pērļu virteni, krustiņu, un saku, kāda grūtniecība, mēs neko tādu neesam darījuši. Tad viņi man painformēja, ka arī no visādām priekšspēlēm un vēl zina, kā tur visādiem lietām arī varot palikt stāvoklī, radot man vienkārši nenormāli, vienkārši panikas lēkmi. Un tad es saku, nē, man vienkārši ir vēders, tur noteikti nav bērns, bet viņi man tur izčāmda, secina, ka viss kārtībā. Viss kārtībā tā, ka nav tur tā bērna. Un parāda, kā tur jāvēl kaut kāda prezervatīva, kas, protams, kāda prezervatīva, mums vienīgais mīļotais vīrietis, nebūs nekāda prezervatīva. Izraksta kaut kādas tabletes hormonālās, lai es tieši pirms studijām arī neielidoju vēl savā grūtniecībā, tieši tajā nevainības zaudēšanas tajā daļajā naktī, ko es esmu iztēlojusies, jūs nevarat iedomāties kā. Tā tabletes man ir, instrukcijas man ir, zālīša man nav, bet es viņu atceros, protams. Un man ir tieši laiks sagatavoties šai svarīgai lietai, pirms es dodos uz ārzemēm, tikties ar savu mīļoto sadarināto. Naudas man arī baigi nav, un es domāju, nevainību nedrīkst zaudēt kaut kādās parastās trusiļos, kaut kādās bumbierenēs. Skaidrs, ka vajag skaistu veļu. Bet es arī nejūtos tāda baigā seksīgā beiba, un man liekas, ka tikai tām, kurām jau ir melnā josta jau nē, bet kas ir ar zinām pieredzi un kas jau tādu pamatu to izglītības kursu izgājuši, var vilkt melnu vai sarkanu veļu. Es dodos uz centrālu tirgu 90. Un meklēju mežģīņu krūšturu ar apakšbiksītēm, kas būtu vienā krāsā, jo jūs zināt, tas ir nenormāli būtiski, protams, seksa laikā, lai tev krūšturs ir vienkārši tādas pašas kā truseļi. Un labi, tas melnais, sarkanais balts, man liekas, kaut kā stulbi.
Un es ieraugu gaišu zilu apakšveļu ar mežģīnēm. Nu, vienmēr sakot, pa lētu naudas nopērku krušturu un apenes. Un, principā, es esmu gatava šim izšķirošajam dzīves ceļojumam. Tātad viss jau it kā iet labi. Mēs esam satikušies. Mutere mājās nav. Mēs varam darīt lietas. Un mēs sākam tādu, kārtīgu, garu, pareizticīgo priekšspēli, protams, tāpēc, ka mēs sen neesam tikušies, un tas viss ir tik aizraujoši un tik daļa un skaisti, un es domāju, viss šis brīdis ir klāt. Es nezinu, vai kāds pievērs uzmanību tam, ka man bija saskaņota augšiņā ar apakšiņu. Šaubos, bet labi. Izšķirošajā brīdī, kad ir jānotiek, kā mans labs draugs saka, saplūsmei, kaut kādā brīdī izrādās tas karoks ir nevis mastā, bet pusmastā, un tas ir noticis diezgan pēkšņi. Un tanī brīdī es atceros Zālīti, tātad citātu, ko es visdrīzāk esmu izrādās izdomājusi. Un es tādā mierīgā balsī stāstu šādu stāstu. Mana pirmā reize, izšķirošais brīdis, un es pēkšņi esmu beigās stāstniece. Tātad, un jā, es arī domāju, ka viņam bija pirms tam kaut kāds romāns ar vecāku dāmu, vecāku dāmu, ja, paldies visām 35-gadīgajām sievietēm, kas ir gatavas gulēt ar 20 plus bišķiņu džekiem un dot visu šo pieredzi, bet, es biju domājis, ka, es tāda, bet, ka viņš jau zinās, ko darīt. Bet nē, mani izglābi iedomu Zālītes. Tātad izšķirošajā brīdī es viņam saku, zini, kas ir? Tā reizēm notiek, kad vīrietis sievieti ļoti, vai pārāk mīl, un jūrniekiem tā ir. Kad jūrnieki aiziet jūrā, un viņi tik ļoti ir nogribējušies, un viņi tad atbrauc pie tām atpakaļ pie sievas, un nevar, un nestāv, un neceļās tas masts un buras vienkārši tieši tāpēc, kad ir pārāk saspringta tā situācija. Tātad es izstāstu šo stāstu par jūrniekiem, saprotu, ka nav baigi jāuztraucās, un tad ir tas brīdis, ka es jau nezinu, cik ilgam laikam ir jāpaliek, cik ilgi man jāgaida. Man nav tādas pieredzes saprast, kā darbojas šis vīriešu orgāns. Un tad es šo citātu atradu Zālītī, un Zālītis man ir palīdzējis lūk šādi. Ir divas svarīgas vietas. Kāzu diena ir satraucoša. Nervu saspringzinājums var būt tāds, ka vīram tā rezultātā dzimumloceklis var kļūt mīksts pašā atbildīgākajā brīdī. Tas notika ar mani. Arī tā ir dabiski, un variantu var būt daudz. Šis drošinājums patiesībā mani pasargāja no tā, lai es visu mūžu domātu, ka viņš vienkārši ieraudzīja mani kailu vai to mani saskaņotu apakšveļu, un viņam nestāvēja. Tāpēc seksuāla izglītība tomēr ir ļoti svarīga. Tādās reizēs sievietei vajadzētu izlikties, ka dzimuma aktu viņai nemaz nevajag, un ar maigiem neuzkrītošiem glāstiem panāk vīra normālu gatavību tuvībai, jo tas var arī notikt uz nervu pamata un sekas. Varbūt bargas, tur vispār visus brīdi nemitīgi pa sekām, kuras ir, no kurām nekad netiks vaļā. Man stāsts par jūrnieku, un tas, ka reizēm no uztraukuma tas var nenotikt, nospēlēt tā, ka paiet 15 minūtes, atcerieties, mēs esam jauni, es zinu, ka tagad tas vairs nenotiek pēc 15 minūtēm. Un hrās babās un viss stāv. Un tagad jānotiek ir šī jau kārtējam otrajam jau mēģinājumam. Un mēs saprotam, ka laiku tērēt priekšspēlēm un visādiem turniekiem vairs, nav iespējams. Tātad tas notiek. Palaks ir kā tādās, senlaiku pasakās kaut kādā ciematā. Ir penetrācija notikusi. Un es varētu no 5-stāvenes izkārt palagu, ka tas ir noticis ar mani. Un tur Zālītim bija taisnība, pēc tam viss tālāk bija labi. Viss turpmākā dzīve. Mēs šķīrāmies vēlāk, bet tas bija pēc 10 gadiem, tā kā šis nebija pie vainas. Tātad, lūk, un vēl man ir tāds pēdējais tas vēlējums, ka priekšspēle tomēr ir ļoti svarīga, lai ko man šī dīvainā pieredze neiemācītu.
Un vēl kādu laiku man no šīs priekšspēles bija bail, tāpēc, ka es domāju, ka tas jūrnieka gars atkal ieradīsies. Saskaņot augšiņu ar apakšiņu vispār nav obligāti. Vienkārši neiespringstiet uz to. Un man pēdējā problēma bija tāda, ka man taču vajadzēja tālāk dabūt kaut kur tās tabletes tās, lai es nepaliktu stāvoklī, jo mēs tikko bijām atklājuši seksuālo dzīvi. Tad man nācās iet, jau Jeruzālemē, kas jau bija jau vēlāk pie ginekologa, un es nezināju, ka mēdz būt ginekologi rabīni. Un es ieju un sēžu melnā tādā tērpā, ģērbies kungs, dakteris, ginekologs ar visiem diplomiem, ar melnu to kipu galvā. Un es viņam saku, viņš prasīja kādas problēmas, es teicu, ka nē, izlēmu jūrnieks stāstu, viņam nestāstīja. Un viņš tagad saka, ja tikai tā tablešu lieta, un vispār no kurienes es esmu, un es sāku stāstīt, ka es esmu no Latvijas. Un viņš saka, Latvija, Rav Kūks ir tāds rabīns slavens. Vienmēr sakot, viņš man sāk stāstīt par Bausku, kaut kādiem rabīniem. Man nebija jāizģērbjās. Viņš pat neapskatījās, vai man ir saskaņot augšiņu ar apakšiņu, uzdāvināja kaudzi ar šitām tabletēm, un mēs laimīgi šķīrāmies. Lūk, tieši tāpēc seksuālā izglītība ir ļoti, ļoti svarīga. Tā kā paldies Papards Ziedam, paldies vēlreiz Jānim Zālītim, un es ļoti ceru, ka jūs kāds atradīsiet arī savu vecāku plauktos šo grāmatu, un viņu lasīsiet, un pusi no laika jūs redzēsiet. Jums būs mati vienkārši stāvus. Paldies! Paldies jums par klausīšanos! Paldies tev, Lolita, par to, ka izstāstīji lampās. Starp citu, šis stāsts tika izstāstīts, un lampa ir mūsu mīļākais festivāls, protams, un jūs vienmēr tik ļoti daudz ir. Un liels paldies Agrai Lieģei Doleško, ka viņa mūsu ģimenes teltī ielaiž, un mēs varam podcastu mušu ierakstīt lampā. Tas ir tiešām superīgi, un es nevaru jau sagaidīt, kad būs nākamā lampa nākamajā vasarā. Mūsu otrais stāsts nāk no Elvīras Blomas. Tas saucas Atvirinājās. Mans stāsts vispār nebūs smieklīgs, bet nebūtu arī ieteicams īstenībā smieties, viņš būs tāds sarežģīts, traģisks, varbūt mazliet un sāpīgs. Īstenībā tur būs daudz rupju vārdu, tāpēc, ja kādam ir iebildumi pret rupjībām un asinīm, tad nebūs priekš jums. Bet, kā jūs redzat, es jau tagad smaidu, un man ir tāda problēma, es nezinu, kā jums, bet man ir tā, ka tad, kad nedrīkst smaidīt, tad es obligāti smaidīšu. Man pilnīgi, tāpēc es neeju uz bērēm, man riebjās bēres, jo, skaidrs, ka tur jāizskatās bēdīgi. Bet es jau, jūs jau redzat, es jau par to man jau raisa jau smieklis. Lūk, un tā kā tas ir ok, ja jūs arī smiesieties, es jūs nedžadžošu, jo es to saprotu. Un tas mans stāsts saucās Virinātājs. Un tas ir tātad par 90. gadiem, par to laiku, kad man bija apmēram 12. Tas bija 98. 99. man bija 12 līdz 14 kaut kur tā. Ievēroju, ka meitenes pēkšņi dīvaini smaida un sačukstas. Bija pavasaris, šķiet aprīlis vai mājas. Patīkams laiks, un mēs dažkārt gājām uz Ogres estrādi, vienkārši tur dirnēt un kaut ko gaidīt. Mēs bijām vēl par mazu, lai lietotu alkoholu un pīpētu. Aktuāli tas kļūst tikai pēc 2-3 gadiem. Pagaidām mēs tikai tempām lētu limpeni, grauzām čipsus vai mainījāmies ar košļanēm. Šajā laikā es vēl pie tam biju izdomājusi klases vakara tēmu. Pašai nebija nojausmas tieši par ko tas vispār bija, bet šķita, ka pārējiem patīk, labprātīgi piedalījās pat zēni. Un šoreiz gan uz mēģinājumu bija savākušās tikai meitenes, un mēs to pavadījām lielākoties pļāpājot par klāt neesošajiem klases biedriem, seriāliem, kaitinošām skolotājām, un, protams, par citām meitenēm, kā jau tas arī tajā laikā bija aktuāli. Un man, kā jau pasākuma rīkotājai, vajadzēja būt uzmanības centrā, tādēļ meitenes sēdēja uz estrādes kāpnēm, kamēr es viņu priekšā tur visādi iznesos. Un pēkšņi viņas pieklus un sāka dīvaini smaidīt. Es jautāju, kas notika, un neviena man tā īsti nevarēja atbildēt, kas tad ir par vainu. Un es sāku justies astumt, man likās, viņas smaida par mani. Un tikai vēlāk, kad es pievienojos,
tikai neskaties, Alma beidzot pačukstēja, kad piesēdos blakus, bet tur tālāk ir virinātājs. Es uzreiz automātiski paskatījos, bet neko neredzēju, tā arī nesapratu, par ko viņas runā. Skatījos vēl daudz un dikti, bet pamala bija tukša, koki, krūmi, estrādes malējās solu rindas, izmezģīju acis boloties. Iespējams, ka jau tolaik bija pasliktinājusies redze. Jutos pat mazliet tā kā apdalīta. Lūk, visas to redzēja, bet tieši es paliku ārpus. Nesapratu arī, ko tas īsti nozīmē virinātājs un kāpēc tas izraisa tādu neparastu reakciju. Tādu sarkšanu un smaidīšanu. Kaut kāds slikts onkulis, bet acīm redzot arī labs, ja jau viņas tā smaida. Tā arī nepajautāju, jo kaunējos, ka nezinu. Mana vecmāmiņa dzīvoja netālu, un no mūsu mazās grupiņas es un Alma bijām vienīgās, kam jāiet garām vietai, kur tika redzēts virinātājs. Bet Alma atrunājās, ka viņai neskādēļ citas darīšanas, un ar pārējām meitenēm aizgāja centra virzienā. Paliku viena un devos cauri mežam pāri pakalnam, tur, kur nesenais kokas lepies mītiskais virinātājs. Visu ceļu turpināja bolīties un meklēt, kur tad ir, bet tur neviena nebija. Pa šo maršrutu staigāju bieži un gandrīz vienmēr, protams, vienatnē, izņemot reizes, kad mājās gājām kopā ar klases biedrenēm. Ziemā agri satumsa, un bieži bija tā, ka no mūzikas skolas vai, piemēram, tuberkulozes dispansera nāca pa tumsu. Nevienam, protams, neinteresēja, kur, kad un kādēļ es eju. Vislielākais biedrs man bija puikas, kuri vienreiz man iemeta ar sērdi un citreiz mani nopikoja. Visriebīgākais gadījums bija vēlāk, kad jau dzīvoju citur un mani pa ceļam uz mūzikas skolu noķēra un apgrābstīja kādi vecāki čaļi. Atgriezos mājās un visu vakaru noraudāju savā istabā. Pēc tam man kādu laiku bija bail iziet ārā, bet es vainoju sevi, jo todien bija uzvilkusi pārāk apspīlētas bikses. Man šķiet, ka tas piesaistīja viņu uzmanību. Ar to arī beidzās manas mūzikas skolas gaitas. Un, lai cik tas smieklīgi nebūtu, man tiešām toreiz likās, ka es biju tā vainīgā, ka es biju tā neforši saģērbusies vienkārši, un tas arī bija tas iemesls, kāpēc man tā nācās to visu pieredzēt. Nu jā, un taču tas bija tas pats iesākums murgam, ko dēvē par pubertāti. Lieta, ko es nesapratu vai ar ko nebiju saskārusies, kļuva arvien vairāk. Parādījās arī lietas un parādības, kā man nebija, piemēram, mēnešreizes, un pēc tam arī krūtis. Un tas, kā izrādījās, bija ļoti slikti. Manas draudzenes, kā likums, bija tieši klases visvairāk seksuāli nobriedušās čiksas. Pirmā bija Indra, meitene, kam jau 11 gadu vecumā bija izaugušas pamatīgas krūtis, ar ko viņa ļoti lepojās. Vienlaikus viņai nevisai labi padavās mācības, ar ko viņa arī lepojās, un, lai nes kā tiktu cauri skolas uzdevumiem, viņa izmantoja mani, jo man no visiem bija vislabākās atzīmes. Un saprotams, ka lepojās arī ar to. Indra bija tāda meitene, kurai burtiski teju vai pieres uzdrukāts topošā maisaimniece vismaz 2 bērnu māte, un šķiet, ka viņa uz to arī aktīvi tiecās jau pat tajā vecumā. Turklāt pašapzinīgajai meitenei bija vecāka seksuāli aktīva māsa, kura tai stāstīja savus piedzīvojumus, un tad Indra to tālāk nodeva man un citām draudzenēm. Atklāti sakot, man vienmēr patika ar Indru draudzēties, jo viņai vienmēr vajadzēja būt alfai un vienmēr parādīt savu pārākumu un kaut kādā veidā pazemot. Turklāt viņa mēdz runāt drausmīgas preteklības, bet kur gan vēl es varēju iegūt tik ekskluzīvu informāciju. Jo 1998. gadā interneta vēl nebija, vismaz man. Un es dzīvoju kopā ar 80-gadīgu vecmamu, ar kuru par tādām lietām runāt bija neiedomājami. Skolā sniegtā apmācība bija ļoti aptuvena un nepalika prātā, un vienaudzes bija mans vienīgais reālais informācijas avots. Indra, starp citu, bija arī vienīgā no mums visām, kas bija dzīvē un tuvumā redzējusi to pašu mītisko pimpi. Un arī ar to, protams, ārkārtīgi lepojās. Reiz mēs skolas kalnā ielīdām krūmos pačurāt, un Indra pastāstīja, ka viņas māsai, čurājot no turienes, esot izkritis asiņains prezis. Tieši to vārdu lietoja prezis. Viņa pati esot to redzējusi, un man bija ļoti spēcīga iztēle, un šis skats, ko skaidri redzēja savā prātā, gluži tā, it kā pati būtu to piedzīvojusi. Mani ne tikai satrieca, bet arī raisīja bezgala daudz jautājumus. Pirmkārt, tāda tur iekšā ir tāda plaša telpa, kurā lietas var pazust nekontrolēti. Un tad kādā brīdī izkrist ārā. Negaidīti.
nekontrolēti. Otkārt, kādēļ tas prezis bija asiņains? Vai tad asinis ir arī seksa laikā, ne tikai pie mēnešreizēm? Tātad seks ir patiesībā sāpīgs. Toreiz par to prezi, es domāju, daudz vairāk nekā būtu jēdzīgi. Reizēm palasīju Sīrupa neērto jautājumu sadaļu, kur samulsuši pusauģi anonīmi risināja intīmās problēmas, bet par vagīnā pazudušu prezervatīvu asiņainu pie tam tur nebija ne vārda. Ar Indru man saistās vēl kāda epizode, kas man ilgstoši nedeva mieru. Reizes viņu apciemoju, mēs dejojām un lēkājām dīvānā un klausījāmies grupas Nana jaunāko albumu, jo Indras brālim bija mūzikas centrs. Un piekusušas dejot un dziedāt Lonely, 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 mēs atkritām gultā, un Indra ne no šā, ne no tā izspļāva, ka bērnībā 9 gadu vecumā, it kā tā jau nebūtu bērnība, jo 9 gadu vecumā viņu izvarojas kaimiņš. Biju pilnīgā šokā, nezināju, ko domāt. Vēl dīvaināku šo brīdi padarīja tas, ka Indra smaidīja, pat smējās. Viņas seju, kā jau ierasts rotāja, raksturīgais atvāstais smaids, jo viņa zobi bija mazliet uz priekšu un vaigos bedrītes. Un es atkal mēģināju attapt, kā man jārēģē, jo redz, izvaroja tas ir slikti, bet Indra un seks, tas ir labi. Tas bija faktiski gan vienīgais, par ko viņa vispār runāja, par seksu un lupatām. Līdzīgas izjūtas pieredzēju pēc pāris gadiem, kad mani gluži tāpat mūzikas klausīšanas pārtraukumā sašāva nākamā seksīgā draudzene – Nata. Nata, līdzīgi kā Indra, arī bija klases populārākā meitene, tikai krietni laipnāka. Viņa nemēdza mani ķircināt par ārējo izskatu, gluži otrādi centrās iedrošināt un sniegt skaistumu kopšanas padomus. Izrādījās, ka arī Natai bija līdzīga pieredze. 9 vai 10 gadu vecumā viņa savā dzīvoklī esot ievilinājis kaut kāds svešinieks un izvarojis. Nata to pateica vienkārši, bez emocijām un arī smaidot. Vai tas bija labi vai slikti? Skaidrs, ka slikti. Bet kādēļ viņa nepārdzīvoja? Varbūt izdomāja. Bet par tādām lietām taču nejoko. Un pat ja viņa melota, kāds gan varētu būt iemesls? Šie 2 līdzīgie noslēpumi, kas piederēja 2 dažādām meitenēm, ieķērās manā prātā kā daži. Nezināju, ko par tiem domāt, kā reaģēt, un vienkārši izpiņķēju tos ārā no savas galvas krokām un centos aizmirst. Tiesa gan, tas acīm redzot tā arī nav izdevies. Un tagad arī jūs, cienījamie klausītāji, paliekat ar to. Vienkārši mēs ar to paliekam. Bet tas notika jau vēlāk. Šobrīd man vēl ir 12 meitenēm, vienai pēc otras parādās mēnešreizes. Viņas par tām runā noslēpumaini un ar lepnumu. Indra, protams, mani ķircina, ka es esot atpalikusi, un tādēļ arī es tās sāku nepacietīgi gaidīt. Un tomēr neskatoties uz to, tās mani pārsteidzas pilnīgi nesagatavotu. Izrādījās, ka šis pacelājošais notikums ir asiņu plūdi komplektā ar riebīgām, nekad iepriekš nepazītām vēdersāpēm. Asiņu bija tik daudz, ka man likās, tās nekad nebeigsies. Bija grūtības tās savākt un paglābt apģērbu un virsmas. Man likās, ka es nosiņošu un nomiršu. Asiņainās drēbes vēlāk slepus izsviedu miskastē. Meiteņu iniciāciju pieaugušu kārtā var raksturot 2 vārdos – kaunpilna nosiņošana. Tāda ir tā sievietība, bezjēdzīga, lēna, sāpīga iztecēšana. Turklāt nedod Dievs, kāds to pamanīs. Man bija 12 gadi un es ātri sapratu, ka tas nav priekš manis. Es negribu būt sieviete, domāju, vienkārši negribu. Lūdzu, izglāb mani Dievs. Tolaik vēl neticēju Dievam, bet kaut kam taču bija man jāpalīdz. Ko es esmu nodarījusi, lai ar mani šis notiktu? Bija sajūta, it kā es būtu nonākusi šausmu filmā, turklāt nedrīkst kliegt, nevar pat īsti nevienam to atklāt, jo par to kauninās, raudzīsies ar riebumu un atstums. Par laimi vecmammai bija telefons, vēl tas ar to griežamo ripu. Es piezvanīju Indrai, kura mani apsveica un atnesa paketes. Es tobrīd viņai biju ārkārtīgi pateicīga par paketēm, protams, ne jau par apsveikumu. Indra, mana mocītāja un pazemotāja, bet vienlaikus arī glābēja. Otra lieta, par ko Indra mani mazliet apsmēja, bija mazais, jeb šo tobrīd neeksistējošais krūšu izmērs. Vēl sliktāk bija tad, ja mums pievienojās viņas māsa, kurai arī šķita būtiski ierēkt par manām krūtīm. Kāds izmērs tas ir? -1.
Viņai krūtis aug uz iekšu, teica Indras māsa, un abas cicināja, kā tas būtu kaut kāds baigais joks. Man pašai nebija pilnīgi nekādas vajadzības vai intereses pēc papildus miesas bumbuļiem, kas piestiprinātu manai ķermeņa augšdaļai, un šī ierēkšana man šķita kaut kāds pilnīgs absurds. Mēs tad jau gājām 6. klasē, un lietas strauji mainījās uz slikto pusi. Cilvēki burtiski juka prātā. Nevienam vairs neinteresēja strukturēti klases vakari ar priekšnesumiem. No dalības minimis konkursos es tagad kaunējos. Mūzikas un zīmēšanas stundās, kas starp citu iepriekš bija no maniem mīļākajiem priekšmetiem, pa gaisa burtiski lidoja vibratori, kurus uz skolas bija atnesis viens no klases bagātajiem zēniem. Puišiem bija balss lūzami un līdz ar to parādījušies kaut kādi mistiski smiekli, ko tiešām varētu raksturot kā briesmoņu rēcienus. Un viņiem vislielāko kaifu sagādāja tādi teksti, kā piemēram dirsā mati vai šmeks, kas, kā man izskaidroja, nozīmē spermu. Un vēl viņiem patika starpbrīžos grābstīties gar meiteņu krūtīm, ja izdevās tām piekļūt. Visvairāk skolotājs kaktiņos pamazām tuvojās nervu sabrukumam. Es savukārt pēkšņi biju kļuvusi pilnīgi neredzama, kas vispārējā haosā bija pat tīri labi, bet vienlaikus arī nomācoši. Tagad klases populārākās meitenes bija Indra un Nata, galvenokārt tādēļ, ka viņām vienīgajām bija reāls krūtis, ko grābstīt. Kamēr tieši gudrās meitenes bija kļuvušas īpaši nestilīgas. Tīnai bija citas problēmas. Viņa gribēja kļūt par modeli, bet neiekļāvās kārnuma standartos. Viņa centās neēst un parasti izlaida pusdienas, bet pēc pusdienām, kā likums, nenocietās un bija manāmi gaidenī slepus rijot snikeri vai marsu. Par spīti tam, ka viņa bija viena no viskaistākajām meitenēm, kā savā mūžā esmu redzējusi, viņa burtiski katru savu pussaudzības sekundi pavadīja, pārdzīvojot par savu apaļīgo vēderu un platiem gurniem, badojoties un vainojot sevi, ka atkal apēsts par daudz. Tā noteikti bija īsta elle. Kā tik skaists cilvēks var grimt tik dziļos mazvērtības kompleksos, tā arī nesapratu. Nebija arī apjausmas, ka arī es sevi mentāli kropļoju nemitīgās trūkumu meklēšanas sevī. Bet kā tas var būt, ka tieši tās meitenes, kas šķiet bija visvairāk piedzīvojušas traumu, bija vispašpārliecinātākās. Lai nu kā likās, ka sliktāk nevar būt, taču tad pēkšņi viss mainījās. Es kļuvu par panku un vairs nedomāju nec par saviem, nec citu trūkumiem, bet tas jau ir cits stāsts, kā darbība noritēja 2000. Kaut kā tā. Tas tātad būs mazā tāda grāmatiņa, un tur būs visādi tāda zipstāsta par 90. gadiem. Kaut kā, es domāju, ka būs diezgan forši. Un jā, paldies. Elvīra, starp citu, ir brīnišķīga rakstniece un dzejniece. Viņa ik pa brīdim taisa brīnišķīgas tādas mākslas idejas, piemēram, žurnālā Strāva, tas ir literatūras žurnāls, ko es noteikti jums iesaku arī pasūtīt, lai viņš jums nāk uz mājām. Un lai visi cilvēki, kas nāk pie jums ciemos, zina, ka jūs esat inteliģenti. Un viņš ir tiešām forši, tur ir ļoti dažādas lietas, tur gan stāstī, gan tur ir atzējojumi, gan dzēja. Nu, lūk, un katram numuram ir viena galvenā redaktore, un Elvīra arī ir bijusi Strāvai galvenā redaktore citā reizē, bet viņa ir viena no redaktoriem kopā ar Ānu Auziņu, Ivaru Steinbergu un Arvi Vigulu. Tā kā noteikti nopērciet un pasūtiet literatūras žurnālu Strāva. Un Elvīra, gaidam vienmēr no tevis vēl vairāk stāstu un vēl vairāk dzējas, un arī tevi nākamajā reizē vēl un vēl podkastā Muša. Mūsu trešo stāstu Dace Bluķa izstāstīja Liepājā. Es nezinu, ko jūs zinat par Liepāju. Man zinātu, ka tā ir pilsēta, kurā piedzimst vējš, bet šīs Daces stāsts saucas Pilsēta, kurā piedzimst likumība. Tad man ir tādi 3 ļoti spilgti notikumi, ar kuriem es esmu gatava padalīties. Un pats pirmais ir, varētu teikt, mana pirmā Liepājas domes sēde. Patiesībā viena nedēļa pat pirms pirmās domas sēdes bija tāda pārsteidzoša notikumu pilna. Tajā nedēļā notika kaut kas tāds, ko es līdz tam nevarēju iedomāties, ka tā ar mani var notikt. Un, pēc vēlēšanām nākamā rītā tu pamosties un secini, tu tagad esi kļūsi par Liepājas domas deputātu. Ir balsis saskaitītas, punkti ir.
Sāksies kaut kāds 4 gadu jauns dzīves posms, un tad notiek pārunas ar dažādām partijām. Un ar visām partijām, kas ir ievēlētas, es tiekos, un visi kā viens, absolūti visi kā viens saka, jā, mēs varam atrast ceļus, kā kopā sastrādāties, pat ja mēs kaut kādos jautājumos atšķirīgi domājam, bet mēs noteikti varam strādāt kopā koalīcijā. Un tad ir pēdējā saruna ar nākamo Liepājas mēru, Gunāru Ansiņu, ar kurus iepriekš jau bija runājis, bet viņš saka, zini, Dace, mēs tevi nevaram ņemt koalīcijā. Nav atbalsta. Un es tā nevaru saprast, jo es aizvakar visi man vēl teica, jā, es nevaru saprast, kas par lietu. Es domāju, kaut kāds joks. Viņš saka, zini, Jānis domā, ka tu to praidu Liepājā noorganizēsi. Un tanī mirklī es domāju, ko? Es pat vēl nekad mūžā nebiju uz nevienu praidu bijusi tajā laikā. Es zinu, ka tāds notiek, ka es atbalstu visas tiesības cilvēkiem, kas tajā piedalās, bet man vienmēr tas jūnijas sākums ir ļoti, kā universitātes pasniedzējiem, ļoti darbu pilns, tur ir aizstāvēšanas eksāmeni, parādnieki, vienkārši nav laika līdz tam tikt. Es nekad praidā neesmu bijusi, bet ir ievēlēti deputāti, kuri savās fantāzijās ir iedomājušies, ja es tagad būšu koalīcijā, es norganizēšu praidu, un tas ir kaut kas šausmīgi briesmīgs, no kā ir jābaidās, un līdz ar to ar šo cilvēku sastrādāties kopā nevar. Un tas bija tāds pārsteigums, ko es sākumā domāju, varbūt Gunārs tā neveikli joko, vienkārši zinot, kādu partiju es pārstāvu, bet beigās viņš saka, nē, nopietni, nav balsu, es nevaru izveidot vairākumu savādāk. Un tā es par nereizi neesot bijusi praidā, man prātā pat nebija domas, ka es kaut ko tādu varētu Liepājā rīkot, bet dēļ to, ka potenciāli kāda cita fantāzijās es to varētu Liepājā saorganizēt, par to es tiku sodīta. Es tiku sodīta ar 4 gadiem. Ar 4 gadiem opozīcijā, kas nozīmē, ka tev nelaiž nekur klāt nepievienas apspriešanas, tev pat neinformē, ka notiek kaut kādu tēmu, diskusijas par tēmām. Tu ej uz domas un komiteju sēdēm, un tad tava vienīgā funkcija ir nospiest balsojumu pogu, vai jā vai nē, vai tanī mirklī tu vari ātri reaģēt un par kaut ko diskutēt. Un šis man radīja tādas pārdomas, no vienas puses komiski, no otras puses ļoti skumji, ka ir pilsētas mērs, kurš baidās no savu kolēģi Jāņa Vilnīša, kurš ir iepriekšējais pilsētas mērs. Iepriekšējais pilsētas mērs savukārt tik ļoti baidās no tādas Daces Bluķes, ka viņi varētu kaut ko izdarīt tādu, ko viņi pat nav domājusi darīt, kas noved pie kaut kādiem lēmumiem, un patiesībā tas arī ietekmē to, kādi lēmumi tiek noteikti un notiek visā pilsētā. Un tanī mirklī man tas liekas, tas ir no vienas puses komiski, no otras puses ļoti skumji, ka šādas fantāzijas vai bailes no kaut kā, kas potenciāli varētu notikt, bez kaut kāda absolūta pamatojuma, vai kāds man būtu iepriekš varbūt prasījis, vai tu to darīsi vai nedarīsi. Nē, bet vienkārši tas, tā partija tāda iekrāsota. Šis ir viens stāsts, kas tādā saistībā ar bailēm no seksualitātes, bailēm no kaut kā, kas nav bijis un varbūt varētu notikt, tiek pārveidots par argumentiem, kas beidzās ar kaut kādiem politiskiem lēmumiem un kas ietekmē to, kā 4 gadus pilsēta, kurā virzienā tas kuģis brauc. Tāds man ir viens stāsts. Otrs stāsts, kas arī saistās ar līdzīgu tēmu un ko es šajos 4 gados man nācās piedzīvot, un kaut kādā mērā tas bija saistīts arī ar domas darbu. Es domāju, ka daudzi liepājnieki atcerās, tāds skandāls bija, kas parādījās arī panorāmas ziņā un nacionālajos mēdījos, kas bija saistīts ar Paparda Zieda lekciju vienā Liepājas skolā, kur skolā bija problēma radusies, vecāki bija nolēmuši, ka mēs varētu mēģināt šo problēmu risināt ar Paparda Zieda lekciju, un droši vien varēs man labāk komentēt, kurā mirklī kā tas bija, bet es saprotu, ka pusceļā tika pateikts, ka cilvēkiem ir pusceļā uz Liepāju, tika pateikts, nē, lekcija nenotiks šiem bērniem, jo tiek atcelta. Un kā jūs domājat, kas viņu atcēla?
bīskaps, tā bija katoļu skola, un bīskaps uzzinādams, viņš pārāk vēl uzzināja, ka būs Papards Zieds ar lekciju par jauniešu veselību, seksuālo un par to, kas ir droši, kas nav droši. Bīskaps to uzzināja dienā, kad jau Papards Zieda speciālisti bija ceļā uz Liepāju un pateica, nē, katoļu skolā šādas lekcijas nedrīkst notikt jauniešiem. Un tas izraisīja pirmkārt jau arī pašu vecāku neizpratni, jo es sapratu, ka tas bija vecāku aicināts un vecāki gribēja šo nodarbību saviem bērniem un viņu klases biedriem, bet šis parādīja vēl vienu tādu dimensiju. Es līdz tam biju diezgan labās domās par katoļu skolu, jo man likās ir labi, ka ir arī alternatīvas iespējas izglītībai. Un ka ir labi, ka vecāki var izvēlēties arī laist bērnus tādā skolā, kurā varbūt īpaša nozīme tiek pievērsta arī reliģijā, ja vecāki to ir izvēlējušies. Bet man nebija ienācis prātā, ka Papards Zieda lekcijas tās ir valsts izglītības satura centra akceptētas nodarbības, kas tā kā atbilst visai mūsu izglītības programmām. Tie nav es tur Sučka karaliene, kaut kādi pagrīdas tādi kursiņi. Tie ir valsts akceptētas nodarbības, kas būtu vēlamas ikvienam bērnam, ikvienā skolā. Bet izrādās, ka Liepājas skolā var viens priesteris nobloķēt un neļaut mācīt saturu, ko valsts ir pateikusi, ka šādam saturam skolās būtu jābūt. Un arī tad pats, ja vecāki grib, lai šādas nodarbības notiktu. Un tas man ļoti lika pārdomāt par to, vispār manu tādu, drusciņi man izsit to beņķīti zem kājām par to, ka no vienas puses, man liekas, ir jābūt lielai brīvībai un katrs var izvēlēties to ceļu, iet kādu, katrs labāku grib. No otras puses tām brīvībām ir arī kaut kādas robežas, nedrīkst varbūt, man likās, ir absolūti aplami un nepareizi, ja mēs citu brīvības ierobežojam tikai tāpēc, ka man tās brīvības sajūtas un izpratnes ir savādākas. Tā bija tāda tēma, kas tika pārspriest arī Domes izglītības komitejā, kur, protams, ņemot vērā, ka Domes vara pieder tādam, šobrīd jau pavisam tādu konservatīvu vīriešu vairākumam, tas tika uztverts absolūti adekvāti, ka katoļu skolas dibinātājs var aizliegt un atļaut savā skolā, ko dibinātājs vēlas. Un tur, man liekas, ir kaut kāda aplamība iekodēta. Mēs dibinātājs var noteikt virzienu, bet, manuprāt, nedrīkstētu būt tā, ka skolas dibinātājs aizliedz kaut ko, kas visā valstī ir atļauts un kas ir iekļauts izglītības saturā un izglītības programmā. Tāds man ir otrs stāsts, ko es piedzīvoju šajos 4 gados, un trešais stāsts ir tāds, kuram vēl finišs nav pienācis, un kas ieguva tādu arī saistīts ar bailēm no nepareizas seksualitātes un ar tādām izfantazētām bailēm. Liepājā pagājušā, varētu teikt, šī gada pavasarī bija vienradžu skandāls. Ir kāds, kurš neko nav dzirdējis par vienradžu skandālu? Ir, gana daudz nav dzirdējuši neko par vienradžu skandālu. Tad pastāstīšu. Liepājā ir birojs Liepājai 2027, kura uzdevums ir īstenot programmu 27. gadam, kas būtu, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tā kā šogad Liepājai ir 400 gadi, tad mēs pašvaldībā ļoti domājam, kā taupīt resursus un kā netērēt lieki, bet tomēr cilvēkiem svētku sajūtu radīt. Un, tas bija mūsu deputāta lēmums, ka mēs vienojāmies, ka šis birojs gatavos arī Liepājas 400 gadas programmu, skatoties, ko no tām galvaspilsētas gada, kas jau ir ieplānots, ko šogad sāka darīt, ka to varētu varbūt attīstīt un mazliet vairāk iesākt kaut kādas lietas ātrāk. Un birojs saka, mums tur ir paredzēts
ka mums līdz tam 27. gadam pilsētā jāuzliek kaut kāds vides objekts redzamā vietā, kas būtu saistīts ar vēju, ar Liepāju, kas būtu tāds īsti liepainiecīgs pilsētu vides projekts. Kāds mēs jau varam viņu bišķiņā ātrāk uzlikt. Izsludināsim to konkursu māksliniekiem, nevis, piemēram, nākamgad, bet jau šogad. Un tiek izsludināts konkurss, tur tiek saicināta ļoti smalka žūrija. Protams, vienmēr var strīdēties par žūriju, tur kāds teiks, ka tas nebija īstais žūrijas loceklis, un kāds atkal teiks, varbūt cits nebija īstais, bet žūrija ir starptautiska žūrija, un mākslinieki ļoti aktīvi piedalās. Ja pareizi atceros, 43 darbi tika iesniegti, no tēlniekiem ļoti liela atsaucība, un uzvar Krišs Salmanis, ļoti slavens mākslinieks, ar savu ļoti tādu ekstravagantu projektu. Ekstravagantais projekts ir liels peldriņķis, spožs, metāla, kurš tikt novietots pa ceļām uz Ausekļa ielu, kad griežās tas laukumiņš. Kādreiz tur bija Aigara bikšas melnā tautumeita stāvēja, un tur ik pa laikam kaut kas tur tāds notiek nolikts, ka tā būtu tā vieta šim lielam spožajam peldriņķim, jo tas simbolizē vēju, tas tāds viegls, vējš to peldriņķi atpūtas no Pludmales līdz Graudielai, tikai viens, bet, tie, kas bieži iet uz Pludmali, jūs varbūt esat redzējuši, es pēc tam skatījos, depo var nopirkt lielus peldriņus, kuros vienradzes priekšā. Bērniem patīk, viņi tādi zīli, gaiši rozā, meitenītes priecājās. Starp citu, es biju pagājuši gadu ar puiku Disneylandā. Tur ļoti daudz bērnu pērk vai ar Miki Mausu ausīm, vai arī vienradzi. Tās austiņas, ko uzliek virsū. Tāds rotaļīgs meitenēm ļoti patīk. Un, uzvaru. Jā, peldriņas ar vienradzi, viss ir forši. Un pēkšņi kaut kas pēc dažām dienām notiek. Un kas notiek? Konservatīvie liepainieki ieraudz, tas taču ir LGBT simbols. Nevar Liepājas centrā kaut ko tādu likt vēl lielu un spožu. Es tur mēģināju kaut ko argumentēt, ka vienradzes vispār arī Bībelē diezgan daudz ir apspēlēts un reliģiskos zīmējumos ļoti daudz, tur tādos skaistos ābeļu dārzos vienradzes rotājās. Un vienradzes ir vienkārši tāds pasaku tēls, un mazām meitenēm ļoti patīk spraust sev tās austiņas ar vienradzi virsū. Un tas, ko mēs tajā simbolā ieraugām, jau ir atkarīgs no mums pašiem, un ko mēs gribam, to mēs tajā ieraugam. Ja mēs gribam ieraudzīt tajā to LGBT simbolu, mēs noteikti viņu ieraudzīsim. Ja mēs gribēsim ieraudzīt pasaku tēlu, ieraudzīsim pasaku tēlu. Jo ko tad, lai mēs darām, ka tā varavīgs un uzspīd, tad glabāsimies, slēpsimies kaut kur ātri, ka tik kāds neierauga. Starp citu, man dēls gāja bērndārzā varavīgs, nekas slikts nenotiek. Tur viss skolotājs, starp citu, ar ļoti tāda reliģioza ievirzi tur ir. Nekas slikts ar tiem bērniem nenotiek. Tā kā šajos simbolos, ko mēs gribam ieraudzīt, to mēs ieraudzīsim, un ja mēs gribēsim kaut kādas citas lietas tajos saskatīt, mēs varēsim saskatīt. Bet šīs konkrētais stāsts vēl nav beidzies, jo mēs visi drīz jau būs, gads jau iet uz otru pusi, un drīz gads beigsies, vides objekts nav šajā Ausekļa graudu kurmājas stūrī, un vēl tur ir cīņa priekšā, cik es zinu, galvaspilsētas birojs ir apņēmies turēties pie idejas, jo, konkurss ir noticis, žūrija ir bijusi, tur likumiski nav iemeslu apšaubīt šo te žūrijas rezultātu, kā tas risināsies, skatīsimies, bet jā, tas, ka ir patiesībā visi šie 3 stāsti ir par to, par bailēm no citādākā, par bailēm no tā, ka kaut kas, kurš domā savādāk, varētu mani apdraudēt, un visbiežāk tajās bailēs no citādākā problēma ir nevis tajos citādākos, bet problēma vairāk ir tajos, kas baidās. Vai tāpēc, ka nezinu, no kā baidās, vai tāpēc, ka negrib zināt par to, no kā es baidos. Un tās ir bailes arī, ka es varētu zaudēt varbūt kaut kādas savas
pozīcijas, varbūt kaut kādas savas pozīcijas arī pašam attiecībā pret sevi pašu. Un tas, kas ir visinteresantākais, šie cilvēki ir pie varas. Un tie, kas baidās no citādākā, viņi lemj par to, kā mums tālāk būs dzīvot. Un man šie visi 3 piemēri bija pēc Lindas pasūtījumu saistīti ar tēmām par seksualitāti, bet ļoti daudz, es arī domāju, kāpēc mums Liepājā tomēr nav neviens pašvaldības pansionāts veco ļaužu. Un ja nebūtu privātais uzturējs, tad mūs uztaisīs to Rūras pansionātu. Tad mums joprojām nebūtu. Mūsu veciem cilvēkiem būtu jābrauc uz citu pašvaldību pansionātiem. Mums joprojām trūkst grupu māju jauniem cilvēkiem, kuriem ir dažādas saslimšanas, kuri paši ar sevi netiek galā, kuri ir ar dažādiem attīstības traucējumiem. Mums nav Liepājā, nepietiek, cik es zinu, pēc datiem mums ir ap 100 cilvēki Liepājā, kuriem būtu vietas šajās grupu mājās, kuriem vajadzētu to, bet mums tas nenotiek un notiek ļoti, ļoti lēni. Un arī šīs ir bailes no tā, ka mēs kaut kur ielaidīsim savā tuvumā citādāko, to, kas nav līdzīgs mums, to, kas nav tāds kā es, skaists, varens, kurš prot skaisti runāt. Tā kā tas mans vērojums par šiem 4 gadiem ir bijis tāds, ka tās bailes ir ne tikai par seksuāli citādākiem cilvēkiem, tās bailes ir no dažādiem citādākiem. Vai bailes no citām tautībām, vai bailes, ka mums te ar tie kebabi rodās pēkšņi, ja tur viņi rodās un pazūd. Un kā tik tagad tā tehniskā universitāte pārāk daudz citas ādus krāsas studentus neatved šeit, arī tādas bailes mums ir. Un arī bailes no tiem, kas paliek nespējīgi, kuri nav spējīgi paši par sevi parūpēties. Liepāja nav no tām pašvaldībām, kur šīs lietas būtu ļoti labi sakārtotas un ka teikt, jā, te ir no ko pamācīties. Tādi ir mani 3 stāsti. Kā jau es teicu, šo tekstu es ierakstu tajā brīdī, kad mēs vēl nezinām, kas notiks ar Stambulas konvenciju. Bet es visdrīzāk domāju, ka mēs tajā brīdī, kad jūs šo klausāties, mēs jau esam izstājušies no Stambulas konvencijas un tuvojamies kaut kādam, varbūt tādam tumšākam brīdim mūsu jaunāko laiku vēsturē. Un iespējams, ka pavisam drīz ne tikai Liepāja būs pilsēta, kurā piedzimst vējš, bet pamazām, es atvainojos, nevis vējš, bet likumība. Bet virzīsimies uz to, lai visa Latvija būtu pilsēta, kurā piedzimst likumība. Līdzīgi kā Krievija, jo tā jau mums ir tāda pati likumīgākā valsts. Un nāk Saeimas vēlēšanas, populistiem ir vislabākais jājams zirdziņš ir numur 1, protams, ir migrācija un migrantu ķerstīšana, to ir paņēmusi Nacionālā apvienība. Kas tad pārējiem citiem ir atlicis? Tikai tā likumība. Un man ir liela vilšanās apvienotajā sarakstā, man ir liela vilšanās par ZZS, par partijām, kurās ir normāli, forši cilvēki, kuriem es tiešām ļoti ceru, ka šobrīd ir vienkārši kauns. Tā kā iesaistieties politikā, esiet politiski aktīvi, jo nākamās Saeimas vēlēšanas man pat ir bail domāt par to, kā tāds izskatīsies. Un atbalstiet Papardes ziedu. Ieiet viņu mājaslapā, jūs varat kļūt par ziedotāju. Un tā ir viena no foršajām lietām, ko jūs varat izdarīt. Jāņem vērā, ka tagad, turpmākajos gados, visdrīzāk Papardes zieds būs viena no organizācijām, kas tiks targetēta visvairāk. Jau tagad pat tiesībsargs bija savulaik vērsies pret viņiem vēršas nepārtraukt dažādi konservatīvi, gan politiskie spēki, gan pilsoniskie aktīvisti. Papardes zieds ir jāatbalsta, un vislabākais veids, kā to atbalstīt, ir patiesībā ar mikroziedojumiem. Uztaisiet maksājumu, teiksim, kaut vai tikai 5 eiro, tā ir viena jūsu kafija. Uztaisiet 5 eiro ziedojumu Papardes ziedam katru mēnesi, un katru mēnesi viņiem būs atgādinājums, ka viņus kāds atbalsta. Jo nevalstiskajām organizācijām, kas jau īpaši darbojas kaut kādā tādā jomā, kas ir ārkārtīgi sarežģīta, un kur viņi visu laiku saņem uzbrukums, viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi tas, ka ir atgādinājums, ka viņi nav vieni, un ka tas, ko viņi dara, ir svarīgi arī citiem.
Otra lieta, ko jūs varat darīt, ir pajautāt savā skolā, lai atbrauc papardes zieds un izstāst par to, kā veidot drošas un veselīgas seksuālās attiecības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jūsu jauniešiem. Un, ja skola atsakās, sarunājiet savus draugus un aizvediet savus bērnus uz papardes ziedu, lai mēs visi būtu veseli un drošās attiecībās, un lai mūsu bērni un mūsu bērniem dzimtu bērni, tad, kad viņi to vēlas, nevis tad, kad sanāk. Tiekamies mūsu nākamajā epizodē, kas sauksies Līdz pusītei jau var.